Šī rīta raidījums iespējas un risinājumi ir veltīts kādai īpaši ziemas laikā svarīgai informācijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 30. novembrim pagarina pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai, atbalsta saņemšanai iedzīvotājiem zaļās enerģijas izmantošanai, veicinot iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojumiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi mājsaimniecības vajadzībām. Šī ir iespēja ietaupīt 50% no apkuras iekārtu ierīkošanas izmaksām, saņemot līdz 7000 latu lielu līdzfinansējumu. Tā ir unikāla iespēja, kas līdz šim Latvijā vēl nav bijusi. Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas: saules kolektoru sistēmas, visa veida siltumsūkņi, vēja ģeneratori, saules baterijas, šķeldes vai salmu biomasas katli, kamīni. Par projektu iesniegumiem jākonsultējas ar licencētiem iekārtu piegādātājiem un montētājiem. Mēs jūs šorīt iepazīstināsim ar labākajiem risinājumiem. Sijā siltumsūkņu centrs ir viens no lielākajiem siltumsūkņu tirdzniecības un montāžas uzņēmumiem Latvijā. Sijā siltumsūkņu centrs individuāli izstrādās projektu apkurei, kā arī ierīkos visas komunikācijas jūsu privātmājā. Jautājums, ko mēs uzdevām firmas pārstāvim, ir, vai siltumsūkņi ir piemēroti Latvijas apstākļiem un vai tos var uzstādīt tikai privātmājās. Latvijas apstākļiem siltumsūkņi ir ideāli, jo mums ir gara apkuras sezona, kas ilgs no 6 līdz 7 mēnešiem. Latvijā savu energoresursu nav. Uzstādot siltumsūkni nav nekādas nepieciešamas saskaņošanas un nav vajadzīgs nekādas speciālas apkuras telpas, nav nevajadzīga ne dūmvadi, ne skursteņi, nerodās nekādas netīrības, un tas viss ļoti ērti un izdevīgi. Siltumsūkni var ierīkot arī gan daudzdzīvokļu mājās, gan arī privāti mājās, gan arī dažādās sabiedriskās un lielās ēkās. Tā kā ierobežojumi pēc jaudām nav. Var atrast komplekss risinājums arī siltumsūkņus likt kaskādēs, arī sagatavojot karsto ūdeni. Siltumsūkņiem ir tāda, uz vienu patērēto kilovatu elektroenerģijas mēs varam iegūt no 4 līdz 5 kW siltumenerģijas. Tie cilvēki, kas gribētu piedalīties vides ministrijas izsludinātāju konkursā, pirmām kārtām māja jābūt ierakstītai zemes grāmatā, vai tā ir māja, esoša māja vai jauna būve, un jābūt mājas projektam vai inventarizācijas lietai. Latvijā esam uzstādījuši vairāk kā 600–700 iekārtas. Ja klients atnāk pie mums, mēs sākam, protams, ar cenas piedāvājumu. Ja klienti apmierina mūsu cenas piedāvājumus, tad mēs sagatavojam visu dokumentu paketi, iesniegumus un tā tālāk iesniedzam vides ministrijā. Pēc vides ministrijas akcepta mēs veicam visu montāžas uzstādīšanas darbus un arī pēc tam apkalpojam šīs iekārtas. Parasti man jautā, kāds ir labākais klients? Es atbildu, labākais klients ir apmierināts klients. Ja nav apmierināti klienti, parasti nāk vēl jauni apmierināti klienti. Un Sijā siltumsūkņu centrs klienti ir apmierināti.